Māri, pirms mēs sākam, man ir te producenti sagādājuši tādu nelielu provokatīvu jautājumu ievadam. Lūk, šī grāmata, šāda grāmata, lūdzu, apskatām, jā, šāda grāmata, jā, redzam, šāda grāmata, jā. Grāmata ir, jā, Zaiga un Māris Gaļi, mēbeles jauniem cilvēkiem, izdevis avots, un izdevis viņš ir 1987. gadā. Varam pareiķināt, cik daudz laika pagājis. Kas kopš tā laika ir mainījies? Nu, vēl 2 grāmatas es uzrakstījis, bet ja pa to līniju. Par jūs, ka politiķis, vai ne? Nu jā, viss kas bijis, jā, tiešām. Nu labi, lai jums veicas. Bet tad man vārds, jā, labi. Nu, es saprotu, man uzaicināja runāt par pārmaiņām, tādēļ, ka acīm redzot ir tāds iespējas, ka es labi tām pārmaiņām piemērojos. Bet īstenībā es pats domāju, ka lielāko daļu no pārmaiņām es esmu pats veicinājis. Un kādēļ? Tādēļ, ka man ir tāds raksturs, ka man paliek garlaicīgi. Es principā esmu cilvēks, ka visādas lietas interesē un joprojām. Tātad to bērnišķīgo nervu es esmu saglabājis. Bet vistrakāk es ienīstu rutīnu un stulbus cilvēkus. Un īstenībā pa 5 gadiem apmēram par attiecīgo nozari, ja tu darbojies un ja tas tevi interesē, viss ir skaidrs un īstenībā jāiet ir prom. Nu, jāsaka, ka es pat varu uzskatīt, 60 gadi man ir, ka man ir bijusi veiksmīga dzīve. Kādēļ? Tādēļ, ka es lielāko daļu no tās esmu bijis priecīgs. Un es ceru, ka tas nav mans aprobežotības dēļ. Es neesmu ne pārāk gudrs, ne pārāk skaists, ne pārāk čakls. Es uzskatu, ka esmu tā veselīgi slinks. Un tas ir, manuprāt, viens ārkārtīgi labs dzinējs spēks, kas liek darboties, lai, vēl, protams, tas, ka man viss ir interesējis. Nu, lūk, es atgriezos no armijas, sāku strādāt mēbeļu fabrikā, teika, un turpināju vakarā mācības, un tas bija garlaicīgi. Tā iemesla dēļ, ka es to darbu varu izdarīt apmēram 1,5 stundā. Man vairāk tur nevajadzēja. No sākuma elektriķis, pēc tam inženieris. Tad, protams, kamēr elektriķis bija vairāk jādara. Un tad mēs ar sievu sākām gudrot, ko darīt. Es sāku taisīt mēbeles, pēc tam sāku rakstīt Zaiga zīmēji žurnālos. Un šajā pagāja kaut kādi 5 gadi, un tajā starplaikā es izlasīju, man liekas, ka tāda amerikāņu gudrība, ka lūk, 5 gadi maksimums, 5-6 gadi, un tad ir jāmaina dzīve, jo vienkārši tu ieej tai rutīnā. Nu, un tā īstenībā arī, ka es pastos atpakaļ ar pēdējo izņēmumu, ko es pieminēšu, tā arī mani gājis. Mani ārkārtīgi interesanti, vai nu kādreiz liktenis piespēlē kaut ko, kādu foršu iespēju. Un tad ir ārkārtīgi svarīgi nepalaist viņu garām, jo tā ir viena iespēja, un ja tu viņu palaidīs, iespējams, te otrais vairs nenāks. Man kaut kā parāva, un es aizbraucu par direktoru uz Maskavu, bija viss pasaules jaunos studentu, tādu socialistiski, komunistiski ievirzīto studentu festivāls Maskavā. Un bija Latvijas paviljons ar māksliniekiem, un pēkšņi man uzaicināja, es piekritu, aizgāju projām no savas kokapsardzes ministrijas, tā kā uz pusgadu. Un tas bija fantastiski interesanti, jo pilnīgi nomainījās dzīve, parādījās jauns draugloks, mākslinieki, radošie cilvēki, iepazinos tur ar slapiņu, podnieku un tā tālāk projām. Un tad es atgriezos atpakaļ pēc pusgada, tas bija 86. gadā, es sapratu, ka es vairs negribu iet atpakaļ inženieru darbā, man tas vienkārši vairs neinteresē. Un tad, kur gadījās, Augusts Sukuts teica, kad ir jālauž vecās tātad sapujusi kino sistēma, un video ir parādījies pie apākšņa. Taisam Rīgas videocentru, sāksim uzņemt filmas, un tas sākās viens ārkārtīgi interesants laiks. Es atkal ilgi apmēram 4,5 gadus, turpat apmēram tie paši 5. Mēs izveidējām kinofestivālu Arsenāls, mēs producējām filmas, visādas lietas. Un tad bladāts, gluži nejauši satiku vilcienā savu paralēlu klases biedru Ivaru Godmani, kas bija tikko kā ievēlēts, tas vēl bija pirms, bet viņš jau bija līderis Tautas frontē.
Un vienu dienu man zvana no ministra padomas, man uzaicina aprunāties. Nu, un sākās mana karjera. Man tur katreiz ir bijis bišķiņ jāpacīnās, tas ir taisnība. Tur arī bija tāds konkurss, un es viņam īpaši gatavojos, un es to konkursu vinnēju. Un tā man iesākās ārkārtīgi interesants, fantastisks posms dzīvē, 6 gadi politikā, no paša sākuma. Es tiku pieņemts par ārējo ekonomisko sakaru departamentu ģenerālu direktoru 19. gada, laikam kaut kādā 19. vai 18. jūnijā. Nu, burtiski pusotru mēnesi pēc tam, kad Godmans kļuva par valdības vadītāju. Nu, un tad tas bija vienkārši fantastiski, kā es varat iedomāties, ārkārtīgi interesanti. Viss no jauna, viss jāveido, viss jādara, ārlietu ministrija, un pēc tam tur salicos ar Godmanu, teica, tā, pats būšu premjeras, ja tu šitā. Un tā notika, un atkal es nepalaidu garām izdevību, jo tad, kad 3 kandidatūras bija, kad Birkaus atkāpās, tad bija Piebalgs kandidatūra, Jānis Vaivats un es. Nu, kas tagad pārņems to, jo Ulmans vairs negribēja Birkau otru reizi nozīmēt. Un šie tā latviešu stilā pieklājīgi teica, ziniet, nu, es jau labāk, nē, un tā kā mēs reizēm latvieši mēdzam darīt. Es teicu, nē, es esmu gatavs, es pilnīgi jūtu, ka es to varu izdarīt, jūs man varat droši uzticēties, to darīšu. Lūk, tā tad atkal bija nedrīkstēja palaist garām interesanti izdevība, bet tad nāca 6 gadi, un es sapratu, ka šis posms arī ir izsmelts. Es aizgāju, manuprāt, no pilnīgi normālas karjeras. Es biju tātad premjeru vietnieks un arī deputāts. Un es domāju, pietiek. Tas ir izsmelts. Pirmkārt, politika sāk bojāties, politiķi sāk bojāties. Ar ģimenes dzīvi var iet dēlī, tāpēc, ka man sieva nevarēja vairs to paciest, jo tas ir diezgan traki un grūti. Un es vienu dienu atceros, es kaut kādos 5 nevarēju gulēt, es pamodos un sāku rakstīt, ko man darīt. Kas tad būtu tāds interesants? Par cik es tā mēblēm noņēmos, domāju, būtu īstais varbūt būvēt. Es neesmu būvnieks, neesmu to mācījies, es esmu inženieris, mašīnu būvnieks no Poloniskā institūta. Lūk, un tad es iesāku. Man, protams, bija kāda pusotra gada, faktiski gandrīz gads bija tāds tukšais periods, es izmantoju, lai uzrakstītu grāmatu. Bet tad sākās atkal ārkārtīgi interesants laiks tieši veidot kompāniju. Protams, es trāpīju uz tādu surfa viļņu. Ja? Tātad nekustamais lēnā garā sāk iet uz augšu, un toreiz vēl nevajadzēja nekādu kapitālu, varēja iztikt ar tur pāris tūkstošiem, tikt uz priekšu. Bet jāpiezīmē, ka es tā nekad neesmu stādījis par mērķi nopelnīt naudu, bet tikai kaut ko interesanti darīt. Tas, kas man aizrauja. Nauda ir kaut kas, kas tāpat nāk. Ja tu puslīdz sakarīgi un racionāli darbojies, tad jau nauda ir. Nu jā, un tad es stādīju savu nākamo mērķi. Domāju, tagad man ir 5 gadi. 6. gadā es aizgāju no politikas. 2001. gadā man paliks 50 gadi. Mans vecais bērnības mērķis ir apburāt apkārt pasaulē. Līdz tam man ir jāsakrāt tik daudz, lai es varu atstāt ģimenei kaut cik. Un to es tā saplānoju. Es noliku tajā 6. gadā dienu, dienu es zināju, ja? 50 gadi, kad paliek 9. jūlijas, noliku stundu, vietu, un viss izdevās. Te es gribu teikt, ka es īstenībā plānoju. Es plānoju apmēram kaut kādas 5, varbūt pat 10 gadus uz priekšu, un es diezgan konkrēti zinu, ko es gribu. Nu jā, un tad tur bija ļoti grūti, gandrīz 2 reizes bankrotēju. Es domāju, to nekustamo īpašumu tur bija Krievijas krīze, bet nekas, kaut kā tomēr izslīdēja. Atbrauc atpakaļ, ko tagad darīt? Faktiski būtu kaut kādas pārmaiņas jādara, bet tad sākās patiešām uzplaukums tajā nekustamā īpašuma jomā, un ņemot vērā to, ka ir jau rutīna arī tajā attīstītāju profesijā, bet tomēr katrs nākamais projekts ir savādāks. Pirmkārt, lielāks, un otrkārt, viņi atšķirās. Viņš, protams, ir ar diezgan pamatīgu radošuma daļu. Tādēļ, ka, ja tu kaut ko būvē, tu būvē forši, un es strādāju ar labiem arhitektiem, pirmām kārtām ar savu sievu, kas ir vienkārši izcila arhitekta, un viss gāja interesanti. Un tad īstenībā pats Dieviņš nāca talkā, lai es neieslīgtu atkal tajā stulbajā rutīnā, jo īstenībā bija atkal pagājuši 5, bišķi vairāk, kaut kādi 7 gadi no mana lielā ceļojuma, uznāca krīze. Un sākās, un tad es vienkārši, protams, ka no sākuma ir ļoti nepatīkami. Tu zaudē kaut kādu it kā lielu naudu. Tā nauda nosacīta ir, viņi ir aktīvos. Tā nav nauda kabatā vai bankā. Ir tev liela visādi aktīvi, dažādi īpašumi pieder. Un tagad izrādās no tiem īpašumiem jāšķiras, tāpēc, kad ir tā krīze.
Un, protams, ka es uz visu to lietu nospļāvos un domāju, ka tas ir vienkārši lieliski. Īstenībā, ja es arī tur pagremzos, pavisam īsu brīdi, ja, jo tas tomēr katram cilvēkam raksturīgi. Lūk, un domāju, ko es vēl varētu darīt. Atkal tur tā parēķināju, kas man vairāk interesētu, nedaudz enerģētika. Un tad nāca pilnīgi atkal forši jauna joma un īsnībā arī kaut kas no tā vecā, tikai citā līmenī. Sāku nodarboties ar IT un ar televīzijas biznesu. Un tagad es esmu tur veselu gadu tajā lietā, un, manuprāt, mums iet ļoti labi. Mēs nodarbojamies ar to, faktiski, teiksim, to jauno, kas ir televīzijas, tradicionālās televīzijas un IT apvienojums. Ja? Un es uzskatu, ka tāds virzemes televīzija pēc pāris gadiem vispār vairs nebūs. Jūs varēsiet aizmirst par to. Tāpat kā digitālā televīzija, protams, bet tādā nozīmē, kā mums tur kastītes kaut kādas, ja, tas viss absolūti pilnīgi droši izzudīs, būs tikai un vienīgi televīzija internetā, kur būs sasniedzama pilnīgi visās malu malās. Ja, varbūt kāda arī skatīsies televizors, bet lielākoties televizors būs kabatā, tajā tablet vai iPadā vai vienalga kādā Android aplikācijā vai kur tas arī nebūtu. Tas ir tieši tas, ar ko mēs nodarbojamies. Es teiktu angliski, mēs esam uz tā cutting edge. Mēs esam, mana kompānija izstrādāja to tehnisko risinājumu draugu televīzijai. Noteikti kāds jau ir to pamanījis. Tad tas ir mūsu tehniskais risinājums caur tēlī. Un mums ir vēl ļoti daudz interesantu ideju. Mēs veidojam sociālo televīziju. Šis jau arī īstenībā daļa no sociālās televīzijas, ko mēs darām. Tikai mēs ejam šobrīd skolnieku virzienā, saucās Čaula TV. Proti, martā mēs laidīsim to gaisā. Mēs gribam, lai kontentu veidot paši tie, kas kontentu patērē. Protams, tad izmantojot sociālos mēdījus dažādas atlasot, kas ir interesantāks viņiem un kvalitīvāks. Protams, to nevar darīt anonīmi, tā iemesla dēļ, ka ir jau arī kaut kas jārediģē vai vismaz jāizvairs no kaut kādām ziepēm. Mazums, kas var būt. Ja? Gan pieaugušie, gan jaunieši var iesūtīt kaut kādas pilnīgi nepieņemamas lietas. Bet arī par tām tehniskām būšanām ir padomāts. Un tagad man tad ir priekšā, vismaz es redzu, kādiem 5 gadiem ārkārtīgi interesanti nodarbi. Un tad es šobrīd nevaru pateikt, ko es darīšu pēc tām. Bet atkal pārmaiņu cikls ir noticis un īstenībā jūtos, tā kā būtu jājūtās, ka tu sāci kaut ko foršu, jaunu un ļoti interesantu. Sakiet, vai jums nāk prātā kāds izaicinošs jautājums, ko uzdot Mārim Gailim? Man ir praktisks jautājums. Praktisks jautājums. Jūs pieturēties pie tā 5 gada cikla viens jautājums un tā daudz maz? 4, 6, Labi. Apmēram. Varbūt pasaules brauciens bija 2, bet tas bija baigi intensīvais. Un jums ir publiskā akcija sabiedrība? Šī? Jā. Nē. Žēl gan, tad varētu bišķīt kaut kā mēģināt nopelnīt uz to. Es jums teikšu atklāt, mums ir super ideja, mums ir pasaules līmeņa ideja, mums ir ideja kā Skype, ja, mums ir tāda. Bet, protams, neteikšu, kas tā pa ideja. Bet, protams, ka tādas idejas, ja tās ir mums, tad tās ir vēl kaut kur. Mēs neesam atraduši līdzinieki internetā, pasaulē. Tātad vēl nav publicēts, bet noteikti kāds urbi to pašu, jo idejas lido. Tas ir kā likums. Un tagad ir, teiksim, kas to pirmais izšaus. Tāpat kā arī Skype. Tur bija paralēli entās līdzīgas izstrādes, viens tikai vinnēja. Protams, lai tu uztaisītu kaut ko pasaules līmenī, tur bez publiskas naudas vispār neiespējami to izdarīt. Ja ne tev Lija palīdzēs, neviens, ne valdība. Tad ir vienīgais variants kapitalizēt ideju, teiksim, kaut kādā Amerikas biržā, dabūt kaut kādas baigos ieguldītājus ar lielu naudu un vienīgais. Tad visdrīzāk, ja tas viss tā ies, kā mēs tagad domājam, tad mēs brauksim uz Silīcija ielai. Loģiski, meklēt tur kaut kādu atbalstu. Bet vai tas būs tā godīgi un reāli, tur ir patiešām tie jūs minētie 3%. Jautājums tagad, Gaļkungs. Būsim reāli. Tie 2 latvieši, kas atteicās no premjera amata, ja, viņi bija atbildīgi, tālredzīgi,
visādi citādi ļoti tādi apzinīgi cilvēki, ja, jo viņi saprata, ka tā ir milzīga atbildība, ka ir vajadzīgas milzīgas darba spējas, zināšanas, pieredze, un tāpēc iespējams, ka viņu tā uzstājība nebija tik jūtama. Bet tad bija Mārs Gailis, kurš teica, jā, es to varu. Nē, nu, redz, Premjerministrs man ir avanturistisks raksturs. Un es jau to neslēpu, to viss, kas man pazīst, to labi zina. Bet nē, es patiešām tādā laikā biju gatavs. Ja man tagad šodien kāds, protams, piedāvātu kļūt par premjeru, es neietu un es nevarētu. Jo tas ir tāpat kā sportistam. Tu sasniedz kaut kādu līmeni. Es to vienmēr salīdzinu ar tādu kāpšanu kalnos. Tev jāaklimatizējas, tev jāaklimatizējas arī tajā iešanā pa varas kāpnēm uz augšu, jo reibs galva. Ja tu neesi uzturējies pietiekami ilgi attiecīgā tajā, tais metros, tajā augstumā, ja, tad vienkārši tikai ziepes var sagaidīt. Mēs jau esam redzējuši tāds gadījums. Tādi ir. Ja, tev liekas, ka tu esi visgudrākais un pārējie neko neēdz. Un tad ir nepatikšanas. Manuprāt, es tur kāpu no departamenta direktora, ministra vietnieks, ministrs, premjeru vietnieks uz augšu, un es tais gados 6 uzkāpu. Cik labi man veicās, tas cits jautājums. Bet tas bija vismaz ļoti interesanti. Kas notiek ar kompetenci 5 gadu laikā, ja jūs visu laiku ielecat jaunā jomā un ikreiz jums ir interesanti? Ir dažādi veidi kompetences. Ir vadītāja kompetence un ir speciālistu kompetence. Tātad viens profesionāls vadītājs īsnībā dažos mēnešos var apgūt nepieciešamo nozares specifiku pilnībā, lai viņš varētu vadīt lielu kolektīvu. Tādēļ arī teiksim, politiskie vadītāji ministri, ja viņš ir personība un līmeņa vadītājs, augsts līmeņa vadītājs, tad īstenībā ir pilnīgi vienalga. Ko viņš ir aizsardzības vai izglītības, vai kur tas arī nebūtu. Es, piemēram, tā uzskatu. Piemēram, saukšana, kad jābūt tur lidotājam, ir satiksmes ministram un skolotājiem. Tā diezgan bieži arī ir. Bet mēs zinām, ka, piemēram, tas pats Gundars Bērziņš, kas ir lauksaimnieks, viņš pabija veselības aizsardzības ministra amatā un pa viņu nozars profesionāli ļoti labi atsaucās. Tāpēc, ka tas visam citas lietas. Tev ir jāsprauž vīzija, tev ir jāredz tālā stratēģija un tev ir jāmotivē cilvēki. Un tad tev vēl ir jābūt svaram, lai tu dabūtu, teiksim, atbalstu pie saviem, savā koalīcijā, lai tev būtu budžeta atbalsts pietiekams, lai tos mērķus, teiksim, sasniegt. Tās ir visam citas lietas. Kā tas nākas, ka Latvijā kaut kā sanāk, ka tie ļaudis, kuriem ir tās zināšanas un tās kompetences, viņi kaut kā visu laiku paliek tā kā malā. Un vienmēr izrādās, ka tas cilvēks, kurš tur nonāk tajā vadībā, ka kaut kā viņam neiet. Kaut kas pietrūks. Jābūt ir kamikadzēm, lai iet strādāt politikā. Un tā ir viena liela nelaime. Arī dēļ tā, kad ir ārkārtīgi zems prestižs, mēs jau paši esam pie tā vien vainīgi. Tas ir saprotams. Bet tas, ka Latvijai nebija valsts kopš 40. gada, un ka mēs esam visi pieraduši vainot jebkādu pie varas esošu cilvēku visos grēkos. Tas vienkārši ir, ja sistēma degradējās, tad viņa degradējās. Un jāsaka, tas ir viss tas bēdīgākais, ka viņi netiek, ja viņiem pat arī alga nemaksā, tad vismaz viņus varētu cienīt, bet nav neviena, ne otra. Bet kā tās pārmaiņas iekustināt šajā lietā? Jā, man arī pat grūti pateikt. Es domāju, varbūt pamazām, varbūt cerot uz jauniem cilvēkiem, kas tomēr, redziet, vecos laikos balsot varēja tikai tie, kam kaut kas pieder. Un mēs zinām, ka gandrīz visās valstīs politikā ir tikai tie, kam kaut kas pieder. Ja teiksim, nabaks kļūst, mēs lielākoties visi tādi esam, neko nevar darīt. Tas vienkārši tādēļ, ka nav kapitāla, tas viss tika iznīcināts, viss tika atņemts un tā tālāk tā joprojām. Dēļ tās iepriekšējiem, dēļ kariem, dēļ okupācijas. Būtu jānāk kaut kādiem cilvēkiem, varošiem, jau pietiekam turīgiem, kur varētu iet un veltīt 5 vai 7 gadus valstī, kas būtu pilnīgi normāli. Ja, teiksim, no uzņēmējdarbības mēs varētu izvēlēties cilvēkus, kuriem mēs uzticētu vadīt kaut kādu apakšnozaru vai nozaru. Es domāju, ka tas būtu pareizi bijis. Tā starp citu Jaunzēlandē notiek, ka cilvēki migrē no ierēdniecības uz uzņēmējdarbību un atpakaļ. Mēs bailēs no korupcijas jau sen esam īstenībā bērni izlējuši ar visu ūdeni no vannas. Jā, jautājumu lūdzu.
Kādi jautājumi ir? Gribēju atgādināt, starp citu jautājums var uzdot arī ar SMS palīdzību 25 993 993. Tas attiecas gan uz tiem, kas zālē, gan uz tiem, kas skatās mūsu tiešraidē. 25 993 993 un ir paredzēts par tādiem interesantākiem jautājumiem arī atlīdzība. Jā. Lūdzu. Sagaidot to jauniešu televīziju. Interesanti, kur parādās tas peļņas moments, ja jaunieši redzos sev paši preci, un viņi arī skatīsies, grūti uzreiz bija saprast, kur ir šī pievienotā vērtība. Uz kā tiks pelnīts, ja vispār drīkst tādu palūkt jautājumu? Tur slēpjas zināms noslēpums, bet es jau to neatklāšu. Jā. Nu, jums vienkārši atliek pastīties uz YouTube un apmēram tur tā atbilde arī ir. Protams, ja mēdījis kļūst par tādu, ko patērē ļoti daudz cilvēku, tad beigās tur parādās reklāmas. Tas ir skaidrs. Ja tu kaut ko pa velti skaties, tad tev jāpiecieš arī kaut kāds reklāmas. Reklāma jau ir tas avots, kas ienes naudu tajā lietā. Labi, vēl kāds jautājums? Jā, droši. Māri, tā kā jūs izteicāties, ka jūs esat cilvēks diezgan slings, un kad jūs tā daudz reizes mainat to savu profilu, kurā jūs darbojieties. Lai bēg no rutīnas. Jā, vai, cik liela nozīme ir tam menedžmentam? Katru reizi, kad tu mainies, tad tev ir jāatsakās no tiem cilvēkiem, ko tu esi strādājis iepriekš, un atkal jāveido jauna komanda. Un no tās komandas veidošanas arī tā veiksme ir atkarīga, un kā jums tur ir izdevies? Jā, Būdamam slinkam. Jā, es saprotu. Un tas varbūt ir viens no tiem noslēpumiem. Ja tu esi slinks, tad ir jāpanāk, lai strādā citi. Un varbūt tas ir viens no maniem nedaudzajiem talantiem, ka man vienmēr izdodas atrast labus cilvēkus, ja es pats komplektēju komandu. Un tas ir arī tam dēļ, ka es nekad neesmu baidījies no cilvēkiem, kas ir gudrāki par mani. Jo man nekad nav baidījis tas, ka man nobīdīs no vietas, arī hierarhiskās sistēmās, ne tikai tur, kur tev pieder kompānija. Tas bija arī, kad es strādāju valdībā. Ja tu ņem visstiprākos, piemēram, mans vietnieks bija Uldis Oss, stabili gudrāks par mani, visi taču to zina, profesors. Un man nebija ne mazāko problēmu. Tādēļ ja tev ir tāda visādi riņķī, un tu esi pa vidu, tad īstenībā tev vajag tikai viņus motivēt un virzīt tajā virzienā, un viss notiek. Un tad tu pats vari vienkārši uzpīpēt cigāru un iedzert kafiju. Bet kas ir tā slinkā priekšnieka piedāvājums, ir tā neaizvietojamība? Ja? Viņi var pateikt, mēs visi paši gudri. Nē, tas vienkārši cits īpašības. Tā īpašība ir saorganizēta, lai visi ir priecīgi un lai visi kustās. Un man jau nav jāizliek pa gudrāk pa viņiem. Bet galvenais ir, protams, ir arī jābūt foršai radošai videi, kolektīvs. Piemēram, man ir bijis tā, ka es esmu pats veidojis, un ir bijis, ka es esmu iegājis kolektīvā. Tad ir arī problēmas. Piemēram, Šķēles valdības laikā es kļuvu par reģionālās attīstības un vides aizsardzības ministru uz pusgadu. Un tad man arī likās, tad jau pēc mēneša man bija skaidrs, ka ir jāmet miers politikiem, jāiet projām. Un, ko darīt? Tur bija lielākā daļa forši cilvēki, bet, piemēram, valsts sekretāris jūt, ka es vienkārši ķīmiju nestrādāju. Es nevaru ar viņu strādāt. Un tas ir pirmais vietnieks, valsts sekretāra. Un ar skandālu man nācās viņu atlaist. Pēc tam nākamie ministri bija priecīgi. Paldies pateica, ka es esmu nokārtojis. Bet viņa jau bija gan gudra, gan godīgs cilvēks, bet ir kaut kādas īpašības, ko tu nevari paciest, kas liekas vienkārši, tas neiet kopā. Bet tur, kur tu pats veido kolektīvu, tur savāc tie, kas vienkārši mēs viens otru saprotam. Turklāt, ja tu aiziet prom no kaut kādas jau gatavas struktūras, tad viņi paliek un varbūt turpina darboties. Bet tagad piemēram, tā mana migrācija no nekustamā īpašuma, kas man ir sašaurinājies burtiski, man ir 2 objekti palikuši, man bija daudz, ja? Tie pārējie atdeva bankai, viņi norakstīja parādus. Mēs varam sakot, es tik laukā bez bankrota, bet, protams, arī ļoti, ļoti daudz aktīvus vienkārši atdeva projām. Tātad faktiski es ar plusu izgāju. Tie paši cilvēki tad vai pārkvalificējās, vai vēl tur paliek, un, protams, arī jauni nāk. Jo man ir cits sfēra. Pats es, protams, mācos visu laiku, uzzinu kaut ko jaunu, jaunas abreviatūras, visādas jocīgās, pa kurām man nebija ne jausmas agrāk. Un tas ir forši, ja, ka tev vienkārši tad ir jākustina smadzenes un klausies, kaut ko paprast, nekaunos paprasīt. Aha, skaidrs.
Nu, es varu runāt līdzi. Tu vari būt slinks, ja tu atļaujies uzdot muļķīgus jautājumus. Jā. regulāri. Nē, nu es domāju, es jau faktiski tā mentāli slinks neesmu. Man vienkārši nepatīk, man nepatīk kaut kādi darbi, kas man vienkārši jādara, un tādi man nepatīk. Kas man interesē, tie man patīk. Bet kaut kas pilnīgi pretējs latviešu darba tikumam sanāk. Nezinu. Paldies, Māris Gailis.